ko, mums ir atnākusi ziema jau. Es vēl domāju, gan, ka ziema ir tikai ceļā, bet viņa jau pie mums Vajomingas štatā ir atnākusi. Ārā pašlaik ir 2 grādi klusā. Vakar naktī gāja sniegs. Es pirms tā visa sniega un visiem ledājiem apstājos. Nebija jēgas man nekur skriet principā, jo, laiks jau arī gāja uz beigām. Un es tā padomāju priekš kam, tā saka, lieku reizi riskēt. Ziemas sākums, nedod Dievs, kaut kas notiks, tad, sanāks nesmuki tā. Gotiņas ārā vēl ganās. Šīs gan visu ziemu ārā sniegi, lietus, mīnusi, viņām netraucē, viņas visu laiku dzīvojas ārā. Tad, ārā ir ļoti liela migla pašlaik, vēl jau ceļš apledojas nav, vienīgais tas, ka migla ir ļoti liela. Atļautais ātrums arī ir samazinās no 120 km/h uz 90 km/h. Jo, ja ārā ir kaut kādi ledāji, sniegi, slikti laikapstākļi, apgrūtināta braukšana, tad viņi samazina uzreiz ātrumu. Tās nav zīmes parastās ar ātrumu, kā uz metāla plāksnēm uzliktas, bet elektroniskas tādas. Tad vajag ļoti bieži pievērst uzmanību, sevišķi, kad ir ziema, slikti laikapstākļi, lai nepārstiektu. Jo tad divkārši var sodu noķert par to. Es jau arī ziemas drēbes uzvilku. Nopirku Latvijā ļoti feinas bikses Tamereksā. Tad jau ārā augstumi, vēji, vajag jau kaut ko siltāku. Varēs jau visus šortus, maikas atstāt mājās. Nē, kaut gan maikas varēs līdzi ņemt, bet šortus jau gan varēs sākt pamazām atstāt mājās, jo, mūsu galā ziema jau ir klāt. Būs man jāapstājas bišķīt vēlāk, kad apstāšos uz pilnīgi. Nopirkt vajadzēs jaunas logu pirstītes, jo šitā te man galīgi nelabi tīra, kaut kā viņa izskatās, ka vispār grib nokrist nost. Man tādas uz ātru roku mūsu mehāniķi uzlika lētos variantus, jo iepriekšējās galīgi vispār bija sliktas, tad apstāšos, nomainīšos, domāju, ziemas nopirkšu, jau uzlikšu. Jānopērk arī līdzi būs reizē ziemas logu mazgājamais šķidrums, kas ir domāts līdz -30 grādiem. Jo tad, kad sāksies jau pa īstam, visur ziemas sniegi un visa tā jautrība parasti ļoti ātri izpērk. Tad, vajadzēs laikus jau nopirkt. Es arī ievēroju, ka uz šīs fūras man miglas lukturi deg tikai tādā gadījumā, ja man ir ieslēgtas tālās gaismas. Tas ir ļoti interesanti. Aizbraukšu mājās, vajadzēs man atstāt mehāniķiem, lai apskata šis tas, tu vēl arī jāpielabo, lai viņi teik skaidrībā, kāpēc man lukturi miglas nestrādā. Tas strādā tikai ar tālajām gaismām. Beidzās arī migla. Te jau kaut kur, es domāju, drīzumā jāsākas arī būs. Varēsim redzēt sniegu, kas piekrita no vakar naktī. Jo, it kā gāja diezgan labi. Es skatījos laikapstākļos, diezgan labi krita. Ko vietām pa ceļu redzās, tā kā mazs viegls sniegs. Bet, ziniet, nav nemaz tik traki, kā es domāju būs. Varbūt naktī te kaut kas trakāk darījās, bet, pagaidām tīri labi. Temperatūra arī 1 grāds plusā, jā, plus 1 grāds. Šur tur pa malām tāds viegls sniedziņš ir piekritis. Kaut gan, ziņās jau viņi te sataisīja lielu tādu traci, ka baigi rādīja, ka baigi gāja it kā sniegs, laika ziņās. Es saku, varbūt naktī kaut kas te vairāk bija trakāks. Bet, pagaidām tīri labi braucam. Redzēs, es tūlītās piebraukšu no kalna, laidīšos nost. Varbūt tur kaut kas būs trakāks. Atceros pagājuši gadu arī ap šito laiku, vairāk tā kā uz oktobra vidu. Arī bija ļoti, ļoti liela sniegi, ledāja šeit, viss bija apledojis un no kalna, no kuras līdz braukšu lejā, tu principā vari nolaisties pa 10 minūtēm. Tad mēs braucām kaut kādas, man liekas, 4 stundas. Jo viss bija vienkārši vienā ledu. Tad arī atceros piekabe gāja, skaties tik pa labi, pa kreisi iet uz katra līkuma, tur vēl no tā kalna, kad laidies lejā, viņš tā ļoti tāds līkumains. Tad bija ļoti jautri. Bija ļoti jautri braukt lejā.
brauca kaut kādu nekas 2 dienas atpakaļ un arī teica, kad redzēju, jā, jau esot bijis sniegs pa ceļa malā, bet, nu, pagaidām nekas traks. Šis saucās, mans darbs atrodas nevisai labvēlīgā rajonā. Es aizbraucu. Vajag iet atķēdēties. Jāatķēdējas un no sākuma ir jāpaskatās, vai nevarēs attaisīt durvis. Man nav piekabes, jo ir gadījies tā, kad mēs atbraucam, noparkojamies, atstājam piekabi, aizējam un mums uzlauž vaļā durvis un tad, nu, apzog visu, ko vien var apzagt. Tā, man vajadzēs pārparkoties, jo manas durvis var attaisīt vaļā. Tā. Nu, ko es atķēdējos? Jānoliek papīri. Nedomāju, tur jau tagad nevarēs. Pieparkojos tik tuvu sienai, ka netiks klāt pat gribēdami. Tā, iesvedīsim. Mēs, ops, bombīti izkrita. Un dokumentus līdz galam. Tā. Nu ko, var uz mājām tagad braukt. Reiss ir galā. Reiss ir beidzies, var braukt uz mājām, atpūsties uz dažām dienām.
cik es tālu varēšu aiziet šitā. Dziļāks paliek. Tā. Ūdens. Man nav augsts, nav. Diezgan silts īstenībā vēl jau priekš oktobra. Priekšā atrodas Kalifornijas augstākais tilts. Un ties gandrīz nokrita ūdenī iekšā. Pēdu atsita. Nejā, slidens. Ūdens caurspīdīgs tīrs no kalniem nāk. Tas nokrita. Ui, paldies vēl nenogāsties. Man jau šorti viss slapš. Atpakaļ. Atmēr šitā akmenis es noslīdāju. Tā kā lai es atpakaļ tieku. Ja es iekāpšu tur, tas būs pavisam dziļumā. Nu labi, riskēsim. Ai! Jā, es ūdenī esmu līdz viduklim. Nekās ārā silti izkaltīšu. Ūdens zaļš viss. Galvenais kādu klaburčūs, ka neuzkāp virsū. Arī tā var gadīties. Es vēl ar basām kājām. Nav nemaz tik viegli iet. Tur starp citu stirna augšā uzskrējas, kad atnācu. Ai! Ai. Tā, kas mums te? Kurpes? Nē, kurpes nevajag. Basām kājām. Jā. Ai. Jā. Māveres skraida, domāju, stirna atkal. Aha. Kaut kas nočaukstāja. Galvenais, lai čūskas nav vispārējais ir labi. Ķirzepes vēl varbūt arī. Ūdens vienkārši zaļš. No šejienes tā forši varētu ielikt tur. Noslīdēt lejā un iekšā ūdenī. Tur tālāk ir dambis. No tā dambja viss šeit lejā notek nāk. Un Kalifornijas augstākais tilts. Nu ko, pašlaik esmu brīvdienās. Ir dažas dienas brīvas atpūsties no darba un pašlaik atrodos pie garākā tilta visā Kalifornijā. Un pie trešā augstākā tilta visā Amerikā, kas atrodas 222,5 metru augstumā. Viņu, kad uzcēla 1971. gadā, tajā laikā, savā celšanas laikā, viņš bija pasaules augstākais tilts. Bet, nu, kā mēs zinām, viss progresā uz priekšu, kustās uz priekšu, un, nu, diemžēl viņš vairs nav pasaules augstākais tilts, bet, nu, tomēr ir saglabājis savu rekordu kā 3. Amerikā augstākais tilts. Tādas, nu, lūk, manas brīvdienas bija. Ceturtdien došos atpakaļ pamazītām uz darbu, jau atpakaļ uz Kentucky un atpakaļ no Kentucky uz Kaliforniju. Man būs 2 reisi pēc kārtas. Pa ceļam it kā skatījos sola šur tur sniegu, tad, nu, es domāju, sanāks diezgan tāds interesants nākošais video. Nu ko, paldies visiem, kas skatījās un tiksimies arī nākošajā video jau.